Savu pirmo skolas dienu katrs noteikti atcerās, bet kā pirmo reizi nokļūst skolā, visdrīzāk, ka nē. Jo parasti bērnu skolā aizved vecāki. Taču kādā brīdī viņš sāk patstāvīgas gaitas un pats māk nonākt skolā. Taču tam ir ļoti jāsagatavojas. Un tagad daži padomi, kā vecākiem pareizi bērni sagatavot pirmajam patstāvīgajam gājienam uz skolu. Paredzētais ceļš uz skolu vai autobusu pieturu kopā ar bērnu jau ilgi pirms pirmā patstāvīgā gājiena ir atkal un atkal kopīgi jāatkārto un jāapspriež. Svarīgi to izdarīt arī reālajā stundu sākuma un beigu laikā. Tas ir iespējami reālā situācijā. Plānojot ceļu uz skolu, vienmēr centieties izvēlēties to drošāko variantu. Ja pa ceļam ir kādas bīstamas vietas vai nesaprotami krustojumi, labāk no tiem izvairīties. Padomājiet, labāk paiet kādu lieku ceļu gabaliņu, pat ja tas ir garāks. Un vēl viena būtiska lieta. Tad, kad jūs plānojat ceļu uz skolu un atpakaļ, dariet to tieši tajās stundās, kad skolnieks šo ceļu lietos. Jo situācija uz ceļa mainās. No rītiem vienā vietā ir sastrēgumi, vakarā pavisam kur citur. Nelaidiet bērnu vienu pašu tūlīt pēc pirmās skolas dienas. Un arī vēlāk laiku pa laikam kontrolējiet, vai viņš izturas tā, kā jūs kopīgi esat mācījušies. Varbūt viņš ir ietekmējies no citu bērnu uzvedības. Pārbaudiet, vai bērna ceļā nav radušās jaunas bīstamas vietas, piemēram, celtniecības laukumi. Bet tagad man jūs jābēdina un nedaudz arī jāapgrūtina. Vairāk par visiem jūsu padomiem bērni ietekmē tas, kā jūs pats uzvedaties uz ceļa. Tā kā pašiem arī nāksies vien ievērot satiksmes noteikumus. Un vēl kāda būtiska lieta. Tad, kad jūs plānojat ceļu uz skolu un vairākas reizes esat izgājuši, mēģiniet darīt tā, lai bērns jūs aizved līdz skolai. Tad arī redzēsiet, kurās vietās vēl kas viņam nav skaidrs un ko vajadzētu uzlabot. Apzinieties, ka jūsu uzvedību uz ielas bērni ietekmē visvairāk un vienmēr rādiet viņam labu piemēru. Uzslavējiet savu bērnu un neradiet viņā nevajadzīgas bailes. Pamēģiniet kādreiz apmainīties lomām. Ļaujiet, lai bērns jūs aizved uz skolu, pa ceļam izskaidrojot bīstamās vietas. Tādējādi jūs labāk sapratīsiet, kur bērnam rodas problēmas. Rūpējieties, lai jūsu bērns laicīgi iziet no mājām, tādējādi samazinot to kļūdu iespēju, kas rodas laika trūkuma dēļ. Un vēl, neļaujiet bērnam ejot klausīties nekādas mūzikas ierīces. Viņam ir ļoti būtiski dzirdēt, kas notiek uz ceļa. Klausoties mūziku, bērns situāciju ceļā uztver tikai ar redzi, tādējādi pat nenojauš, kas notiek viņam aiz muguras.